nākamais jautājums par saturu ir, vai Latvijas apstākļos affiliate projektam ir atdeve no vairākām valodām, respektīvi latviešu, krievu un varbūt vēl angļu? Latviešu, krievu noteikti. Latvijā, ir daudzi mums, ne daudzi, bet ir daži projekti, kas ir krievu valodā, piemēram, un ļoti labi darbojas. Tepat tieši Latvijā. Un pieredze rāda, ka tie, kas pieslēdz krievu valodu saviem projektiem, tie arī nosmet to krējumu. Tieši tos krievu auditorijas, viņi atrod tos veidus, un tur nav tā konkurence tik liela. Jo nav noslēpums, ka Latvijas affiliates viņš sāk un praktiski vienmēr turpina tikai un vienīgi ar latviešu valodu. Un retais izdomā arī pastrādāt uz krievu auditoriju. Tur ir tā, ka praktiski gandrīz dubultais darbs sanāk, ja tur satura izveida pilnīgi no nulles praktiski jādara viss, jo pat tulkojot tie kaut kādi izdevumi nevar tu apsēsties vienkārši tā izdarīt. Tur jo tur ir citi keywordi un citi atslēgvārdi varētu būt, citi pieeja, citi kanāli, daudz kas varētu būt ļoti cits un arī īstenībā arī ir. Bet, ja tu teiksim, uz to ej, tad tur ir daudz mazāk konkurence, jā. Un mums ir viens no top affiliētiem arī, kas ļoti veiksmīgi strādā uz krievu auditoriju tieši. Un viņš ar to, vai viņa tā bija, jā, ar to tieši arī vairāk pelna.